Ne, telpā. Nē, pasēdē. Telpā. Atļausiet jautāt? 3 kāpt ārā no aliņģa. Atļausiet kāpt ārā no aliņģa. Nu, tie, kā saka, man mazie karavīri, viņiem vajag to izbaudīt arī. Kā tur bija? Ļoti labs. Atļausiet izkāpt. Šausmīgi. Jā. Tāda sajūta, ka, nezinu, tūs noslīgs un netiks ārā. Kapra! Atļausi! Nomierinies. Elpo dziļi! Elpo dziļi! Nāc pie nulles tur. Iepār klāt pie nulles. Es domāju, ka ir tā kā laiks vīriem nosaukumā. Tagad ir māmākais laiks vīriem. Atļausiet jautāt. Atļausiet izkāpt. Jā. Te priekšā, nulli te priekšā. Nulli te priekšā. Ar nuljām. Šoks jau vislielākais. Interesanti. Es gribu mūsu instruktoram pateikt, paldies, ka viņš jūs sagatavoja. Pats par sevi jaunsardzi viņš arī ir ar militāro novērst. Viņš nav tur tā kā tamborētē, tad pulciņš. Ja es tur aiziet, tad nezinātu, ko tur darīt. Bet te ir praktiski viss tā pat vidi. Var teikt tas pats, kas Alūksnē, apmācības tas periods. Tikai tas, ka ir mazāk tie cilvēciņi un bišķi rūpīgāk un vairāk jāstāst viņai. Kā tā doma radās laist viņus aliņģi iekšā, tomēr tas nav tā, ka pat pieauguši karavīri nevisai priecīgi ir par šādu uzdevumu. Nu, godīgi pateikšu, es viņus uzskatu kā karavīrs, tikai maza auguma. Un viņiem ir jādara, jāspēj darīt visu to pašu, ko dara karavīri. Jo pusi no viņiem, vai citreiz ir lielākā daļa aiziet uz to pašu zemesardzi vai uz to pašu armiju. Un viņiem, es uzskatu, ka šitā ir ļoti, ļoti liela pieredze jau stājoties pēc tam bruņotajos spēkos. Kurš, elpo. Jautāt? Atļausiet izkāpt? Paņem ar nuljām. Riktīgi iecert, no? Ņem ar nuljām, iecerties. Ar nuljām paņem. Turies pie nulles. Labi, malacis! Nesatraukties. Nesatraukties? Pēc iespējas vairāk elpot. Nevis ātri, bet tā lēnām mēģināt, lai elpot. Arī sausi mati. Tuvis krastā atstāt. Elpo. Nu, bet jābūt gatavam, kad drusku elpo aizsitīs droši vien. Būs tāds brīdis, ka tu nevarēsi tā kā pelpot, bet tam atties un varēsi tā lēnām jau pelpot. Bet nevajag tā ātri, bet tā lēnām elpot. Jā, ielecot jau no sākuma stress ļoti liela. Un tad brīdi nesaproti, kur tu vispār atrodies. Un tad tu atceries, jā, taču jāelpo dziļi. Un tad elpo un tu nomierinies. Un tu jau sāc pierast pie tās vidas. Jā. Šitā varētu palikt visu laiku. Šampūnu nepaņem. Tāpēc tu nepaņem, ka tev galvas. Žēl šampūns. Atļausiet jautāt? Atļausiet izkāpt?
Tas golīgi mierīgs. Tam mierīgs. Vai gribēji dot pa kaitolē? Mājās skarstā ūdens nav Mēs ievilku iekšā un tā kā, uz sākumā uz brīdi, kad es pirmais domāju, aizstās ciet, tā bišķi un nevarēja bišķi pāpot. Un pēc tam, kad saržanis teica, lai nomierinājos, un tas sāk lēnām elpot, un tā atgāja, un tad izlīd ārā. Kā tev? Man jau pirmais bija šoks ļoti liels, jo es ātri sāku elpot, bet pēc tam, kad nomierinājās, tad jau viss bija kārtībā. Bet tagad tu esi, ir tāda pašam prieka sajūta, ka tu esi to izdarījis. Ir sajūta, ka īsts vecs, vai ne? Ka tomēr, daudz nav bijuši tādā lietā, kā jūs. Jā. Pastāst par sevi. Es, kad ielēc, man elpojas cietas, nevajag paelpot. Pēc tam es nomierinājos, palika vieglāk elpot. Tu vispār tā, ka tev nekāda problēma nebūtu. Man viss patika. Interesanti bija. Protams, uztraukums bija kā visiem, bet tiešām bija forši. Pirmo reizi to izbaudīju, kā tas ir. Kā tev? Arī labi. Arī labi? Jā. Teiksim, ne šodien, bet kādu citu dienu tu būtu gatavs vēlreiz? Jā, protams. Labi, par sevi pastāst. Augsti. Augsti visiem, protams, ziema. Satraukums. Jā. Elpais ir tās. Tad sāku normāli lēnām elpot un kā dziļi. Tad jau palikās labi. Un tagad pēc tā viss ir augsts, jeb kā darīt? Kad novelk tās drēbes, tad uzreiz siltāks sāk palikt, jo tas slapjums noiet un tā laba sajūta uzreiz ir. Ir tāds, tā saka, parasti laimes hormons izstrādājās, tā kā tāda eiforija.